Vai tiešām pietiek tikai ar 10 braukšanas nodarbībām autoskolā, lai kļūtu par auto vadītāju? Un cik droši tas ir mūsu sabiedrībai? Atbild Presto autoskola. Mums bieži vien Latvijā šoks vecākiem ir tad, kad viņu bērni jāsūta autoskolā un ir jāsūta uz vairāk kā 10 braukšanas nodarbībām, jo ir taču paredzēts, ka ir 10 obligātās nodarbības, un ar tām tā kā vajadzētu pietikt. Kur vispār radies šis 10, tavuprāt? Cilvēki taču tiešām ir dažādi. Varbūt, ka arī vienam otram patiešām pietiek. Šeit es runāju par tiešām ļoti izteiktu minoritāti. Dažiem noteikti arī pietiek. Es nevaru apgalvot, ka obligāti vajadzētu rēķināties ar vairāk kā 10 braukšanas nodarbībām, un tas ir iekalts akmenī. Tā nav. Bet tad mums ir jārunā par izteiktu tiešām audzēkņu grupu, ļoti nelielu audzēkņu grupu, kurai ir kaut kādi specifiski priekšnoteikumi. Piemēram, viens no tādiem priekšnoteikumiem varētu būt iespaidīga liela braukšanas pieredze ārpus autoskolas. Viens no nesenajiem maniem tādiem piemēriem, ko es varu pateikt, ļoti interesants piemērs. Meitene zem 20 gadiem piedalās autosacīkstēs Eiropas mērogā. Viņa ir uzvarējusi tās autosacīkstes, tātad viņa jau ir slavenība. Protams, ka ja mēs satiekamies mācību situācijā, es tāpat varbūt viņai varu atgādināt, kā ir jābrauc pa vienvirzienu ceļu, pa kreisi, no kuras joslas jānogriežās vai skaidrs, ka viņi ļoti labi māca braukt ar automašīnu. Viņi ļoti labi pārvalda automašīnu, bet braukt ar automašīnu un ceļu satiksmes noteikumu tas gan nav viens un tas pats. Nav gan. Bet lietas būtība ir tāda, ko cilvēks ar to milzīgo pieredzi varbūt iegūst, ja viņam tāda ir. Viņš jūtas pārliecināts par sevi uz ceļa, un tas ir ļoti svarīgi. To var dabūt tikai ar pieredzi. Īstenībā es katram savam audzēknim arī agri vai vēlu pasaku, ka vislabākais skolotājs ir ceļš, ja vien viņš atstāja tevi dzīvu. Nevis trase. Nevis trase. Lūk, bet, lai tas skolotājs varētu tevi izmācīt, tev tomēr jābūt gatavam to mācību saņemt. Un priekš tam domāt autoskola. Un cik tad būtu beigās tas optimālais skaits braukšanai pēc jūsu pieredzes? Skaidrs, ka jāapzinās, ka tas skaitlis ir individuāls. Mēs nevaram paņemt kaut kādu universālu recepti, pateikt, ziniet, aspirīns der visiem. Tā ir tāda forša tabletīte, ko katrs var nopirkt un iedzert, un jums būs labāk. Līdz ar to arī tāds universālais cipars īsti nepastāv, bet, teiksim, kaut kas statistiski tāds, ticamāks par 10 droši vien sākās ar 20-25 nodarbībām. Un pilnīgi normāli, ja cilvēks pavada autoskolā arī 30 nodarbības un ne jau tajā skaitā. Es nekad saviem audzēkņiem patiešām, es ļoti labi apzinos, ka cilvēki skaita ne jau nodarbības. Ko viņi skaita? Viņi naudu skaita. Viņi skaita naudu. Bet vai dzīvību var nopirkt par naudu? Tas ir pirmais jautājums, kas jāuzdod, vai ne? Vai var dzīvību nopirkt par naudu? Jo tad, kad cilvēks aiziet negatavs, mums tā traģēdija, kas pagājušajā nedēļā notika, uz ceļa, par ko droši vien daudzi runās, kur ir zaudētas 2 dzīvības, un tās jau nav vienīgās dzīvības, kas ceļa ir zaudētas. Viņas jau nav tāpēc, ka cilvēks negāja pietiekami daudz reižu autoskolā. Viņš vienkārši nebija gatavs. Un ja cilvēks aiziet uz ceļa negatavs, tad mēs riskējam visi. Kā sabiedrība kopumā riskē, katrs vadītājs riskē atrodoties uz ceļa ar šādu nesagatavotu vadītāju. Vai instruktors redz to, ka viņš ir gatavs vai nav gatavs? Kāpēc? Es domāju, ka jā. Negatavs? Lielākā daļa instruktoru, es domāju, ka, es nevaru apgalvot par visiem, bet es domāju, ka tā tam vajadzētu būt, un gan jau tā arī ir. Mana labā ticība saka, ka tā arī ir, ka katrs instruktors, es domāju, kas strādā, kas ir profesionāls, kas strādā mašīnā, viņš tomēr redz, vai cilvēks ir gatavs patstāvīgi piedalīties ceļu satiksmē, vai tomēr nē.
Un ļoti daudzos gadījumos, tad, kad tā nauda beidzas, vai ir citi apstākļi, cilvēkam ir jābrauc mācīties uz ārzemēm, viņam jābrauc uz sacensībām, viņam ir 1000 citiem. Man vajag tiesības jau rīt. Nākošu nedēļu man ir paredzēts, ka es dabūšu tiesības. Bet es saku, draudziņ, tu neesi gatavs. Tu neesi gatavs tam. Tu jau vari iet un mēģināt, protams. Un gadās arī, ka paveicis. Ziniet, es negribu pateikt, ka tas ir veiksmes process, tomēr eksāmenis, ja, bet ir dažādi satiksmes režīmi. Piemēram, šorīt mēs braucām pirmdienas rīts, 1. jūlijas. Pilsētas satiksme ir vieglāk nekā svētdienā. Neviens nav, viss ir zaļumos. Jā, bet vai šī veiksme atmaksājās? Ja tu tomēr esi nokārtojis šo eksāmenu un neesi gatavs lieliem ceļiem. Jā, vēl noslēgumā par jūsu rekordu. Cik reižu ir nācies? Es jau iepriekš laikam pieminēju, ka man ir dažādi vecumi tie audzēkņi bijuši. Un patiešām ir cilvēki, kas ir vecāki par mani mācījušies. Tas cipars ir. Jā, man bija viens ļoti uzņēmīgs īru puisis, kuram nebija braucēja gēna. No vecākiem nebija viņam. Šķiet, ka viņš kaut kur līdz kaut kādām 100 nodarbībām laikam pie manis atnāca. Jā. 100, ne? Līdz 100. Es neteiktu, es viņus tiešām nesaskaitīju. Man tas arī pat varbūt nav tik ļoti interesanti, bet es zinu, ka mēs noteikti intensīvi braucām vairāk kā gadu. Viņš brauc pie manis vairākas reizes nedēļā. Tātad pie 100 viņš noteikti izbrauc pie manis. Jā. Tas, kas varētu samazināt, būtiski samazināt, dažos gadījumos nodarbību skaitu autoskolā, ir vienkārši izvērtēt, vai man patiešām vajag mācīties ar mehānisko kārbu. Viņš pārgāja no mehānikas uz automātu, un viss viņam aizgāja. Laiku viņam viss aizgāja. Tagad viņš brauc laimīgi, viss ir kārtībā. Ar to arī viņu apsveicam. Dāmas un kungi, Raimonds Tauriņš, pasniedzējs un instruktors no Presto. Labi, mēs varam atbildēt uzreiz uz jautājumu visiem tiem, kuriem šobrīd tas ir ļoti aktuāli, vai 10 reizes ir gana pietiekami. Tātad ir bijuši gadījumi, ka mēs dzirdam, ka vecāki ir ļoti dusmīgi uz instruktoriem par to, ka es taču esmu aizsūtījis savu bērnu šīm obligātajām 10 reizēm. Kāpēc jūs neesat manam bērnam iemācījuši braukt 10 reizēs? Jo to tak paredz likums, tāda ir noteikuma. Tas nozīmē, ka jums ir jāvar. Uz ko jūs atbildat? Tas nav satiksmē droši, ja ir tikai 10 mācību nodarbības braukšanā. Labi, kam varbūt ir tāda kategorija cilvēkam varētu pietikt ar 10 reizēm? Varbūt tie ir cilvēki, kuri ir zaudējuši kādreiz tiesības? Varbūt, jā. Varbūt tie, kas pamatā jau prot braukt, varbūt viņiem arī pietikt ar šīm 10, bet ja no nulles ir jāsāk mācīties, nekad tās nebūs 10 nodarbības pietiekami. Arī tad, ja viņš ir braucis ar vecākiem jau 2 gadus, kā mēs zinām, no 16 gadiem var sākt mācīties braukt. Labi, tad, lai mierinātu visus vecākus par to, ka ar tām 10 reizēm nepietiek, varbūt mēs uzreiz viņiem varam ieskicēt to reālo ciparu. Kāds tad ir tas reālais cipars jaunietim, kurš nāk mācīties braukt ar auto? Viņš nekad īsti to pirms tam nav darījis. Vecāki nav paspējuši viņu sabojāt. Tā tad, ja? Jā. Ar cik reizēm tā optimāli būtu jārēķinās? Skaidrs, ka ne ar 10. Tad. Ar 10 noteikti nē. Es teiktu tā, uz automātisko kārbu varbūt 20 tās būtu tādas pamat, minimālās, bet arī ir jāskatās, kā turpmāk, vai šim kursantam vai pusaudzim ir iespēja pēc tam braukt, tad, kad pamatiņi ir ielikti, instruktors ir ielicis pamatu, vai viņam pēc tam ir praktiski ar ko braukt, ar ko mācīties, turpināt braukt, tad, kad instruktors ir ielicis šo pamatu. Tad iespējams 20 būtu tāds pavisam minimālais. Cik tevā praksē ir rekords bijis maksimālais? Nesen pieņēmu eksāmenu sievietei, kurai bija 88 mācību braukšanas. 88. Jā. Tātad visi tie, kuriem ir zem 88, neķeriet kreņķi, tātad jūs... Pie manis uz eksāmenu nenāciet. Cik bieži tu saņem tomēr pārmetumus par to, ka šīs braukšanas reizes kursanta prāt ir par daudz? Man laikam pašai nav bijis tā, kad man pārmestu, kad es pat daudz kaut ko prasu, bet to, ka kursants atnāk un pirmajā nodarbībā un pasaka, kad es varētu saņemt,
šīs tiesības, to nekad pirmajā nodarbībā nevar pateikt. Varbūt tie pārmetumi vairāk nāk tieši no vecāku puses. Tad. Drīzāk no vecāku, ja kārto tiesības sieva, tad no vīru puses noteikti būs. Tā kā tur ir jāskatās, kurš ir tas, kurš ir finansētājs. Tātad paliekam pie tā, ka šīs 10 braukšanas reizes tā tikai ir tīri formāla lieta. 10 braukšanas reizes noteikti ir tīra formāla lieta, un tā noteikti ar praksi nekādā ziņā nav saistīta. Kas ir tie lielākie drošības riski, kas varētu būt uz ceļa? Ja tomēr kursantam izdodas pierunāt, ka laist viņu pie eksāmena jau pēc 10 braukšanas reizēm? Pierunāt, es nezinu, kā var pierunāt, tas ir viens. Otrs, manuprāt, ka CSDD tomēr ir kvalificēti inspektori, speciālisti. Es saprotu, ka viņi nelaidīs tālāk. Tas nozīmē, ka CSDD eksāmenā viņam tāpat neizdosies. Jā, jautājot par CSDD eksāmeniem, mēs uzdevām jautājumu CSDD inspektoram, cik viņam ir bijis lielākais, kad kursants nāk uz eksāmenu. Viņi teica arī virs 50 reizēm uz eksāmenu nākot. Tā kā, protams, tas nav gadu garumā, tas varbūt 3 gadu garumā, bet ar 50 reizēm nevar nokārtot eksāmenu. Tad ir jāizvērtē, vai 10 reizes pietiek. Paldies par tavu vērtīgo laiku. Es zinu, ka tev šī informācija bija noderīga, tāpēc neaizmirst mums sekot arī citos sociālajos tīklos. Spied patīk, spied dalīties un neaizmirsti piesakot.